Globālais akciju tirgus jūlijā uzrādīja rallija 3. mēnesi pēc kārtas. Nasdaq un S&P uzrādīja jauns rekordus, pieaugot par 2 un 4%. Optimismu atbalstīja labie otrā ceturkšņā uzņēmuma peļņas rezultāti. Attiecīgi 80% S&P kompāniju pārsniedza peļņas uz akciju rezultātus, kā arī vidējais ienākumu pieauguma temps S&P kompānijām bija vislielākais 10 gadu laikā. Vēlamies tomēr pieminēt to, ka liela daļa šo rezultātu vēl joprojām balstās uz Magnificent 7 kompānijām. Un, kā jau iepriekš pieminējām, tad S&P valuācijas rādītāji atrodas pēdējo 20 gadu laikā augstākajā atzīmē. Par tirdzniecības jaunumiem tad ASV mēneša sākumā vispirms pagarināja tarifu termiņu, bet mēneša beigās nāca klajā ar paziņojumu par jaunām tarifu likmēm atsevišķām valstīm. Šīs ziņas minimāli negatīvi ietekmē tirgu un tirgus atguva zaudējumus 2 dienu laikā. Turpinam sekot līdzi ģeopolitiskām ziņām un skatāmies uz progresu Ukrainas kara izlīgumā.